Tad Eiropas komisija nāk ar šo priekšlikumu par banku savienību, kas nozīmē, pamatā tas pilnīgi droši nozīmē banku uzraudzību no Eiropas centrālās bankas puses, vismaz lielākajās bankās Eirozonā, kā minimums iespējams, kā arī faktiski visās Eiropas Savienības bankās. Un otra un saistīta lieta ar šo ir, vai izdosies vai nē, bet ir mērķis arī radīt vienotu depozītu garantiju schēmu Eirozonā un varbūt arī nākotnē visā Eiropas Savienībā un arī tā saucamo fondu, kas varētu kopīgi refinansēt valsts parādus tām dalību valstīm, kurām ir vairāk kā 60% no iekšzemes koprodukta uzkrātais valsts parāds. Un šeit es domāju, kādas varētu būt šīs Latvijas intereses. Es domāju, ka mēs saprotam, ka šis varētu būt viens no argumentiem, kāpēc mums ir izdevīgi, ja mēs esam arī iestājamies Eirozonā. Ja mēs iedomājamies šis depozītu garantiju fonds, ja viņš izveidosies kopīgs Eirozonā, tad mēs varētu rēķināties ar to, ka pie visām naudas plūsmām starp bankām, kas pašlaik Latvijā ir ārkārtīgi aktuāli, jo nerezidentu jau noguldījumi ir strauji pieauguši. Lielā mērā viņi saistīti ar trešo valstu pilsoņu naudu un kompāniju naudu no Kipras, kura pašlaik ir lielā krīzē uz Latviju, kas nozīmē, ka viņi arī diezgan ātri var aizplūst. Un pie visnegatīvākā scenārija var gadīties, ka mums ir jāglābi arī ar depozītu garantijām kādas citas bankas, kas savukārt nozīmē, ka mums jāmaksā nodokļu maksātājiem nauda par citu nerezidentu valstu depozītu galvojumiem. Depozītu garantija fonda, kurā mums jau tagad, kā mēs zinām, faktiski nodokļu maksātāja nauda, jo krājbankas gadījums faktiski izsmēla visu šo resursu. Un šis, manuprāt, ir viens no pragmatiskajiem argumentiem, kāpēc mums vajadzētu cīnīties par pilnīgu banku savienību Eirozonā, ja mēs uz to virzamies, jau uz Eirozonu. Un otra lieta, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga šeit, kas šodien bija Barozo kunga uzstāšanās laikā, un arī 10 Eiropas Savienības valstu ārlietu ministru kopīgs dokuments par federālismu tālāku attīstību Eiropas Savienībā. Un šeit es gribētu teikt tā, ka šie labie it kā nodomi, kas nozīmē, ka paņemsim lielāku, ciešāku Eiropu, vairāk, noteiksim, no centra lietas kā ne tikai ārlietas vai aizsardzības jautājums, bet arī finanšu politiku, ekonomisko politiku, tā skaitā darba spēku, sociālās lietas un tam līdzīgi, tad to jūs nevariet visu izdarīt. Ja jums ir kopējais Eiropas Savienības budžets, federālais budžets pašlaik, tikai 1% no iekšzemes koprodukta, kas nozīmē, ka, ja mēs to salīdzinām Eiropas Savienotām valstīm, tad šis federālais budžets tur ir 23% no iekšzemes koprodukta. Un viņi sēdz izmaksas ziņā no federālā budžeta gan veselības izdevums, gan arī sociālās, tātad pensiju lietas, sociālās lietas, lai visos ASV štatos šī būtu līdzīga sistēma. Ja Eiropā kāds domā, ka mēs varēsim veidot līdzīgu veselības sistēmu vai, līdzīgu pensiju sistēmu Vācijā un Latvijā, par piemēram, ar 1% no federālā budžeta, kas nesadz šīs pensijas vai veselības sistēmu, tad tas vienkārši nav iespējams. Un tā ir atbilde tiem, kas runā par federālismu. Ja jūs nedodat līdzi, nesat gatavi atņemt no saviem nacionālajiem budžetiem lielu daļu naudas centrālajā budžetā, tad šī federālisma vienkārši nav Eiropā.